Vārda brīvība un redakcionālā neatkarība ir galvenie principi, uz kuriem balstās masu informācijas līdzekļi. Taču aizdītajā nedēļā amatpersona, Nacionālās elektronisko plašsaziņu līdzekļu padomes priekšsēdētāja vietniece Aidu Levska sociālajā vietnē Twitter atļāvās izteicienus, kurus var uzskatīt arī par elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma pārkāpumu. Apšaubot Latvijas raidījuma krustpunktā uzaicināto viesu izvēli, amatpersona gan iejaucās uzraugāmās raidorganizācijas redakcionālajā neatkarībā, gan apšaubīja sabiedrības tiesības dzirdēt šo konkrēto uzaicināto personu viedokli, ko var tulkot arī kā vārda brīvības ierobežošanu. Par šīm, kā arī citām ar sabiedriskām raidorganizācijām saistītām aktualitātēm, nākamajās minūtēs runāsim ar pašu Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētāja vietnieci Aidu Levsku. Labrīt! Labrīt! Jūs it kā esat atvainojusies par saviem izteikumiem, atvainojusies turpat sociālajā vietnē Twitter, kur arī neuzmanīgi acīm redzot izteicāties. Ar to būtu uzskatāms, ka šim jautājumam ir pielikts loģisks punkts. Es domāju, ka ir sākusies diskusija par to, ko nozīmē šī ietekme, ko nozīmē politiska ietekme, ko nozīmē mūsu atbildība, ko nozīmē radio atbildība. Es atvainojos tiem žurnālistiem, kurus es biju apvainojis, kuri bija uztvēruši manis rakstīto, ka tas varētu būt runa par pērkamību. Es tiem žurnālistiem tiešām atvainojos, es esmu vienmēr bijis žurnālists pusē, es pat esmu žurnālists, es zinu, ko tas nozīmē, ka tev tur nepamatotās aizdomās, un tu nevari pierādīt, ka tas tā nav, un tāpēc es uzskatīju, ka tas ir mans pienākums to darīt. Bet, kas attiecas uz iejaukšanos mediju saturā, manuprāt, ka tas, ja es izsaku viedokli, nenozīmē, ka šis viedoklis ir obligāti kaut kādā veidā uz šo viedokli jārēģē. Un es esmu šajā laikā novērojis kādu interesantu parādību, ka faktiski par politisko spiedienu runā par kā kaut kādu tādu ārpus mums esošu parādību, bet neviens īsti nevar konkretizēt, kas tas tāds ir. Un man sāk likties, ka es mēģinu saprast, kādā veidā darbosies iepriekšējā padoma, jo nezinu, kāpēc, piemēram, viens no mēdīju vadītājiem, kurš tagad strādā citā darbā, ļoti uztrauks bija par šo politisko spiedienu, bet tajā pašā laikā to saistīja. Viņš teica, bet jūs taču mums nenoņemsiet naudu. Tas man tā, es visu dienu par šo jautājumu domāju, bet kāds tam vispār ir sakars? Mēs visi kopā, padomu kopā ejam uz finanšu ministriju, ejam uz ministru kabinetu, lai panāktu tādu finansējumu, kas ir atbilstoši abiem sabiedriskajiem mēdījiem. Un pēkšņi manu, teiksim, kādu izteikumu par kādu raidījumu šādā veidā vērtē. Bet jūs taču esat amatpersona, kas pārauga šo raidorganizācija, un ir likums, kurā ir skaidri un gaiši pateikts par redakcionālo neatkarību. Jūsu viedoklis taču nav vienkārši viedoklis cilvēkam no ielas. Bet viedoklis ir viedoklis, tikai jūs esat izjust politisko spiedienu kaut kādā veidā? Man ir bieza āda. Es esmu izjutusi, es presē strādāju. Presa, kā jūs zināt, ir privāts uzņēmums. Tad, kad šis politiskais spiediens reāli tiek izjusts uz savus ādus, ka man ir jāparaksta līgums, kurā ir rakstīts, ka vienalga, ko es arī rakstu, redaktoram ir tiesības pārrakstīt man rakstu un nesaskaņojot ar mani nopublicēt to, ka tādā veidā, kādā viņš to vēlas, un ka man ir jāraksta par šo jautājumu tieši tādā veidā un ne citādā. Es zinu, kā tas ir, un es nestrādāju tādā vietā. Bet vairāk. Es tad arī līdz galam nesaprotu, kā jārīkojas amatpersonai, kura pārauga elektroniskos plašsaziņas līdzekļus un saņem kādus pārmetumus par viesu izvēli rādio vai izlas par to Twitterī. Jāpiebalso šiem pārmetumiem vai jānorāda uz likumu, kas nosaka redakcionālo neatkarību? Pirmkārt, te nebija pārmetumi, tas bija izbrīns. Tas tiešām bija neviltots izbrīns. Tas bija neviltots izbrīns? Tas bija neviltots izbrīns. Par ko tas ir tieši? Par to, ka vai Latvijas rādio reklāmas daļa saņem kādu naudiņu? Te izbrīns bija par PR-istu, spindoktoru reklamēšanu. Izbrīns bija par to, ka jautājumā, kurš pašlaik ir sabiedrībai ļoti ieinteresējis gan sakarā ar Tieslietu ministra demisiju, gan sakarā ar pašu šo jautājumu par ebreju īpašumu restitūciju, kā eksperti tiek pēcināti cilvēki, kas faktiski ir skaidri sev pozicionējuši kā sabiedrisko attiecību speciālisti, turklāt bez tādiem konkrētiem politiskiem uzskatiem, jo viņi ir strādājuši vairākām partijām. Jūs izbrīna tiesības uz vārdu brīvību, ka sabiedrībā ir tiesības uzzināt šo cilvēku viedokli.
Man nav īsti skaidrs, vai tas ir viņu viedoklis, ja par šo viedokli, ja tiek izstrādāts viedoklis kādai partijai, lai viņi varētu formulēt savas idejas. Es nezinu, vai tas uzreiz sakrīt ar pašu sabiedrisko attiecību cilvēku viedokli. Es neapšaubu to, ka cilvēkiem ir konkrēts pašiem savs viedoklis, bet viņi jau tika aicināti kā sabiedrisko attiecību pārstāvi. Manuprāt, būtu daudz interesantāk bijis uzzināt nevis sabiedrisko attiecību pārstāvu viedokli, bet tieši konkrēto iesaistīto personu. Tas, kādā veidā tad laikā tika veidot sabiedriskās attiecības, tas varbūt būtu interesantāk varbūt ar sabiedrisko attiecību studentiem. Vēlāk jūs tur dažus mirkļus vēlāk rakstījāt, ka lūksiet monitoringa centru uzskaitīt, cik adekvāti ir personāla izvēle, kā arī viedokļu daudzveidība. Šis arī bija izbrīns. Tas ir mūsu konkrētais pienākums. Ja jūs palasīt tālāk elektroniskā plašsaziņas līdzekļu likumu, tas ir mūsu tiesības. Un monitorings, tas nenozīmē kaut kādu arī spiedienu vai kaut kādu veidu mēģinājumus manipulēt ar žurnālistiem. Tas ir, monitorings ir visobjektīvākais rādītājs, jo tas ir skaidri neitrāls. Tas ir ļoti neitrāls. Tiek runa ir tikai par to, kādā veidā dažādi temati tiek, tā teikt, nosakti. Cik eksperti tiek aicināti, cik liela ir eksperta dažādība. Tad es saprotu, ka arī to, ko jūs reizēm sakāt, var neņemt vērā. Nu, bet, protams. Kā jūs to domājat neņemt vērā? Nu, jo, es saprotu, tas ir izbrīns, to nav jāņem vērā. Tā es no jūsu runātā saprotu, ka jūs kā amatpersona reizēm kaut ko runājat, bet to nevienmēr vajag ņemt vērā. Jeb jāņem vērā. Kā jūs domājat? Jūs ņemat vērā? Es jums sociālajā tīklā Twitter nesakoju. Jūs to ņemat vērā? Jūs, piemēram, tagad protams, ka jūs esat amatpersona. Ko jūs darījat? Kā jūs, piemēram, reaģējat, ja jūs būtu Sikšņikunga vietā? Man nav jādomā tēt par Sikšņikungu. Es domāju par padomi kā tādu šajā brīdā. Padomi, kur ir ievēlēta politiskā ceļā, tās reputācijas jautājums tāds ārkārtīgi trausls. Kā jūs domājat, kāda šobrīd ir padomas reputācija? Man liekas, ka to ir vieglāk spriest cilvēkiem, kas saskars ar padomas tiešo darbu. Un mūsu padomas tiešais darbs nav tikai sabiedriskie mēdī vai tikai komercmēdī, ne tikai likuma uzraudzība, bet mums ir arī citi darbi. Jūs kādreiz esat pārmetusi kādam komerc radio vai komerc televīzijai par to viesu izvēli? Par tematiem, ko viņi apspriež? Jā. Proti kādos gadījumos? Nu, tikko kā mums bija jāizbeidz gan administratīvā lieta sakarā ar Pirmo Baltijas kanālu, tika ierosināta krimināla lieta attiecībā 16. martu. Tad mums ir vairākas administratīvās lietas, kuras ir dažādās pakāpēs. Dažas ir ierosinātas, dažas ir jau, kur piespriezt sodu attiecībā uz komerc paziņojumiem. Un? Nu, ko jūs vēl vēlaties zināt? Nacionāla elektronisko plašsaziņu padome šomēnes cer izsludināt konkursu par jaunu sabiedriskā mediju veidošanas dažādu aspektu pētīšanu. Tur varētu būt ietverts arī gan sabiedriskais pasūtījums, gan satura struktūrēšana, gan pat rediģēšanas modeļi. Jūs varētu paskaidrot, ko tas nozīmē? Vai tas nozīmē jau veidojot sabiedrisko mediju ietvert kādu cenzūras mehānismus, ja tur ir domāts kaut kas cits? Es domāju, vislabāk, ko jums pastāstīs Gīns Grūbi, kurš tieši nodarbojas ar šiem jautājumiem. Es nodarbojos ar darba grupas, kura izstrādā likuma grozījumus, kas attiec uz komercmēdījiem. Tad jums šī mēdīja apvienošanas sabiedriskais radio tā kā īsti nav jūsu darbības lauks? Tas ir viss mūsu padomas kopīgais darbības lauks, bet konkrēti katrs nodarbojas ar saviem jautājumiem, un mēs tiekoties sēdēs uzklausām to cilvēku, kurš ir atbildīgais par konkrēto jomu. Bet runājot par vārdu cenzūra, jūs zināt, kas ir cenzūra? Gan arī vai sinonīms vārdam rediģēšana? Tiešām. Ko jūs vēlēties teikt? Nē, es vienkārši domāju, ka šis vārds tiek lietots
arī katrs lieto šo vārdu pēc savas izpratnes un ieliek tajā savu saturu. Un? Nu, līdz ar to mēs runājam par dažādām lietām un dialogs neveidojās. Jūs vēlēties kaut ko sacīt? Es vēlējos uzzināt, kas ir cenzūra. Kāds ir jūsu priekšstats konkrētais, lai mēs varētu turpināt sarunu? Labi, iesim tad tālāk. Aizdītajā nedēļā padome esot spriedusi par sabiedrisko mediju valdēm. Kāda ir šobrīd aktualitāte par šīm valdēm? Tās paplašināt, varbūt apvienot? Jautājums ir tāds, mūsu sakarā ar ierobežotiem finanšu resursiem nebija iespējams izveidot tādas valdes, kādas to paredz likums, kur maksimums ir 4 valdes locekļi. Un valsts kontrola ieteic, ka šis faktiski ir zināmā mērā pārkāpums, ka tikai viens valdes loceklis, ka valdi būtu nepieciešams paplašināt. Un pastāvēja dažādas iespējas, kādā veidā to darīt, vai nu sludināt konkursu un jaunas valdes locekļus piesaistīt, vai arī iztikt ar iekšējiem resursiem. Tas bija bet, lai to izdarītu, lai piesaistītu jaunas valdes locekļus, mums bija nepieciešams pieprasījums ministra kabinetam tieši finanšu jomā. Bet tad, kad padomes locekļi, ka mēs uzzinājām, cik ļoti liels ir šīs summas, kuras būtu nepieciešams valdes locekļu algošanai, un cik tas ir neproporcionāli attiecībā tieši pret radošo daļu, tad 3 no 5 valdes locekļiem ar šādu motivāciju nobalsoja pret. Un tā tad šis jautājums tagad atlikts ir uz kaut kādu laiku? Jautājums ir tālāk tiks izsnāts, vai tiks valdes locekļu finansējums atrast no iekšējiem resursiem, vai šis jautājums tiks uz kādu laiku atliks, tāpat paliks šis viens valdes loceklis, jo mums bija jāizšķiras konceptuāli. Vai mēs veicinām raidorganizāciju radošo attīstību, jo mēs saprotam, ka nekad nav tā, ka visas finanšu līdzekļus piešķir. Nekad nav tā bijis, kad visas piešķir, un pastāvēja iespēja, ka piešķirot daļu, ja šī daļa aiziet valsts locekļu apmaksāšanai, tad tieši šī radošā daļa netiek veicināta. Mūsu pienākums tomēr ir nevis, lai arī būs ir saistoši valsts kontrolas nosacījumi, bet tādā pašā laikā mums ir arī tikpat saistoši ir arī uzdevums veicināt tieši radošo attīstību, un ņemot vērā, ka sakarā ar krīzi ir ļoti samazinājusi, es nerunāšu par radio, bet vairāk par televīziju, ir oriģinālu raidījumu, oriģinālu produktu, kā tagad saka, apjoms, mēs uzskatījām, ka tas būtu neproporcionāli, lai mēs bijām šīs te attīstības pusē. Cik ilgi jūs jau esat amatā tagad? 2. februāra. 4 mēneši aptuveni. 5. Kā jums darbs padomē šajos 5 mēnešos? Kādas pirmie secinājumi? Pirmie secinājumi, ka tas spiediens, kāds ir jāizved padomē, es nebiju domājis, ka tāds būs. No kā? Par to mēs runāsim, tā kā es padomē beigšu strādāt. Man vēl jānostrādā. Kāpēc? Par to arī mēs varam runāt kaut pēc kāda laika. Tas spiediens ir patiešām liels. Tad politiski. Jo izrādās, ka tas nav politisks spiediens. Izrādās, ka šajā mēdīju vidē pastāv dažādas intereses, un šīs intereses ir īstenotas līdz šim citādos veidos, un līdz ar jauno padomi ierastie veidi vairs nestrādā. Politiski vēlētā padomē, kas cits var spiest? Kā jūs to domājat, politiski vēlētā padomē? Mēs taču nepieņemam lēmumus, kas attiecas uz politiķiem. Jūs ievēlēja politiskā procesā. Bet tad jau mēs varam nonākt līdz tādam absurdam, ka, piemēram, arī valdes loceklis jūs ir ievēlēts no kādas padomas puses, kur ir ievēlēts politiķi. Kas vēl var spiest uz politiski ievēlētu padomu? Tas pats, kas tie paši, kas var spiest uz politiķiem. Tiem, kam ir daudz naudas? Intereses. Naudas un intereses. Es nedomāju par naudu, es domāju par interesēm vairāk. Un twitterotāji? Twitterotāji, es domāju, ka tas ir vienkārši, turpināsies, tāpat cita lieta ir
cita lieta ir, ka es turpmāk pārdomāšu daudz nopietnāk savu vārdu izvēli, ņemot vērā, ka esmu rakstošā žurnālists, un es tomēr protu arī izteikt domas arī citādākās formās, arī netika, kā tiek kontroversālās, bet twitterotāji, manuprāt, ir ļoti laba vide, lai varētu attīstīties doma apmaiņa, un labāk tas notiek tieši tur, un tad nevis tas notiek, nevis tas nenotiek nemaz, vai arī, cilvēks negrib uzrakstīt vēstuli padomē vai kaut kā tā. Piemēram, man Twitterī, kas attiecas Twitteri, tad tieši Twitterī viņam nācās sajust to, ka padomē uzticas, no padomas gaida viedokli un vērtējumu, piemēram, ir bijuši konkrēti gadījumi, kad saka, bet ko šajā sakarā saka padoma, kāds ir jūsu viedoklis, un tas, es nerunāšu par konkrētajiem sižetiem, jo tā jau ir pagātne. Es gāju no rīta uz padomu, es vienkārši teicu, ka mums ir jāizstrādā šis viedoklis, jo mums šis jautājums ir aktuāls, mums viņu uzdod, un neviens cilvēks. Man jāsaka paldies jums par šo sarunu. Atgādinu, ka mūsu studijā šajā rītā bija Nacionālās elektronisko plašsaziņu līdzekļu padomes priekšsēdētāja vietniece Aida Ulevska. Paldies!